Sveiksim, šodien iemācīšu vēl vienu kāršu triku, taču sākumā atvainošos par to, ka tik ilgi nebija kāršu trika, vienkārši man bija eksāmeniem jāgatavojas un jānosvin izlaidums. Un vēl dažas citas problēmas, tā kā tagad es jums sakal iemācīšu jaunu kāršu triku. Un bija vēl iebildumi iepriekšējā kāršu trika video par mūziku fonā. Tāpēc lūdzu paši iesakiet mūziku. Es nezinu, es uzlieku jebkādu mūziku uz duo, dažreiz, kad man slinkums meklēt, uzlieku to pašu metālu, ko pārsvarā klausos. Tā kā lūdzu, ja jums nepatīk, kaut kas paši iesakiet dziesmas, un es izskatīšu piedāvājumus un iespējams uzlikšu kādu no jūsu ieteiktajām dziesmām savā video. Tātad no sākuma tagad mācīšu kāršu triku, un es jums viņu uzreiz mācīšu, nevis no sākuma parādīšu, kā tas ir parasti. Tātad jūs varat samaisīt kārtas. Kad tas ir izdarīts, jums ir jāuzzina augšējā un apakšējā kārtas. Vislabākais veids, kā to izdarīt, ir izklājot kārtas. Jūs apskatāties divas kārtas blakus, kuras jums ir viegli iegaumēt. Vislabāk ir skatīties vienāda masta kārtas, jo tā ir vieglāk rekot, pieņemsim, ir pīķa 5 un pīķa dāma. Tātad tagad savācot kārtas, mēs tieši tur uztaisam atstērpu. Ja, kur mēs paņemam pīķa 5 vienā čupiņā augšā un pīķa dāmu otrā čupiņā apakšā. Un paņemam šo čupiņu un noliekam apakšā. Tagad mēs zinām, ka pīķa 5 un pīķa dāma ir apakšā. Tātad to darot ātri, tas izskatīsies aptuveni šādi. Jūs izklājiet. Sakiet, ka nav nekādas secības, lai apskatās, ka nav nekādas secības, ieraugiet ātri kārtas, kuras jums viegli iegaumēt, un savāciet. Tātad tagad pīķa dāma ir apakšā, un pīķa 5 ir augšā. Jūs to zināt. Tātad tagad jūs varat samaisīt kārtas tā, ka pīķa dāma paliek apakšā un pīķa 5 augšā. To jums esmu mācījis pie Riffle Shuffle video. Tātad jūs sadalāt divās šupiņās, kā Riffle Shuffle. Šo kārtu nolaidiet pirmo lejā, un jūs jau zināt, ka šī čupiņā augšā ir otra jums zināmā kārts. Tātad jūs šito nolaižat vispirms, un šito pusi pēdējo. Tā jums neizjūg secība, rekur pīķa dāma un pīķa 5. Tātad nākamais, ko jūs liekat izdarīt, ir izvēlēties kārtu tam, kam jūs rādat triku. Tātad jūs ejat caur kārtīm un tas cilvēks izvēlās kārtu. Piemēram, šo te. Šajā gadījumā kāra kalps. Protams, jūs viņu neredzat, viņi ir aizklāti. Tagad jums ir jāpārceļ kārtas lūk tā. Jūs varat arī vienkārši izdarīt tā. Un nolikt kārtu uz šitās čupiņas. Jo jūs zināt, ka augšā ir pīķa 5, tātad jūs noceļat, te ir pīķa 5 un liekat uzlikt augšā to viņa kārtu. Tātad jūs uzliekat viņa kārtu uz pīķa 5, jūs jau to zināt. Un jūs zināt, ka apakšā ir pīķa dāma, jūs viņu uzliekat tā pa virsu. Sanāk, ka viņa kārtas tagad ir starp jūsu zināmām kārtīm. Un tā, to parādīšu. Kur tā. Starp pīķa dāmu un pīķa 5 ir. Un jūs to zināt. Tātad tagad jūs paņemat tādu, tā kā, ne īpaši lielu čupiņu, tā, lai jūs neizjauktu to secību, kas tur ir tās 3 kārtas. Jūs paņemat tādu nelielu čupiņu un uztaisat Riffle Shuffle. Tātad tagad jūs izklājat kārtas, un jūs izliksieties, ka jūs iegaumējat visu kāršu secību. Lai gan patiesībā jūs meklējat to pīķa dāmu un pīķa 5. Tā, lūk ir pīķa dāma. Tā. Lūk, te ir pīķa dāma un pīķa 5. Tātad tagad ir situācija, ka jūs jau uzreiz redzat, ka viņa kārts ir kārava kalps. Jūs jau uzreiz to redzat. Taču biežāk gadās tā, ka
biežāk gadās tā, ka starp šīm divām kārtīm, kuras jūs zinat, ir vēl kāda kārts. Pieņemsim 2 kārtis vai pat 3 kārtis. Lūk tā. Tā kā šāda situācija ir biežāk, tad jums parādīšu šādu. Tātad jūs iztēlojaties, ka iegaumējat visas kārtas. Patiesībā jūs meklējat pīķi 5 un pīķi dāmu. Jūs zinat, ka viena no šīm kārtīm ir viņa kārts, taču jūs nezināt, kura ir viņa kārts. Tātad vai nu kreiča 9, vai nu džokers, vai nu kārau kalps. Tagad jūs aizgriežaties prom, neskatāties uz kārtīm un liekat viņam izvilkt savu kārti, kas ir kārau kalps. Jūs liekat viņam izvilkt viņa kārtu un nolikt jebkur citur. Tātad viņš to arī izdara, viņš izvelk savu kārtu un noliek kaut kur citur. Tātad tagad jūs atgriežaties atpakaļ, skatāties uz kārtīm, un jūs tēlojat, ka jūs atkal pārbaudat visas kārtas, visu secību, un jūs sakiet, ka šī kārts, man liekas, šeit neiedarās. Un tā arī ir viņa kārts. Vai arī vēl jūs varat izdarīt tā, ka viņš ir pārlicis to kārtu, jūs atgriežaties atpakaļ, savāciet kārtas, lai viņš nedomā, ka tur baigi redzas spraugas vai vēl kaut ko. Savācāt tās kārtas, izklājat vēlreiz, un tagad skatāties. Galvenais, ko jums vajag redzēt, ir kāda kārtas trūkst starp pīķi 5 un pīķi dāmu. Tātad jūs it kā ejat cauri, pārbaudat visu secību. Jūs nonākat līdz pīķi 5 un pīķi dāmai. Un te jūs tagad redzat, ka trūkst kārau kalps. Līdz ar to jūs ātri atrodat kārau kalpu, un man šķiet, ka šī kārta šeit neiedarās. Un tas arī viss. Viņi būs šokā, domās, ka jūs esat iegaumējis visu secību. Un ceru, ka jums patika, un ceru, ka jums sanāks. Paldies! Visus manus kāršu trikus varat redzēt, uzspiežot uz šī kvadrātiņu, un neaizmirstiet abonēt jeb subscribot.